spēks, kas parasti raksturo Vēža zvaigznājā dzimušos. Jūlija mēnesī var brīžiem pievilt, brīžiem būt pāri plūstošs. Tas atkarīgs, cik iepriekš ieguldīts savā fiziskā ķermenī, cik ieguldīts savā garīgā attīstībā, izaugsmē. Un šeit nenozīmē, ka tas ir kādam labāk vai sliktāk. Katram tiecīgi tiek atmērot, cik pats sevī ielicis. No tā arī var secināt, kuras jomas nepieciešams piekoriģēt, kur nepieciešams vairāk ieguldīt. Ja jūtams nogurums, nespēks, enerģijas trūkums, tātad šo mēnesi vairāk ieteicams veltīt atpūtai. Patiem psiholoģiski un prātam grūti to aptvert un ielikt realitātē. Tad jāsaprot, ka ja arī šomēnes izvairīsties ielikt savā fiziskā ķermenī, tad izspēlēsies apstākļi un situācijas tā, ka atpūta tiks gluži vai piedāvāta vai uzspiesta piespiedu kārtām, sakārtojot apstākļus secīgi. Ja visam ir jābūt balansām, un ja mazāk rūpes bijuši par sevi, par savu fizisko ķermeni iepriekš, tad tam paredzēts ļoti labs, resursējošs, atbalstošs laiks tieši jūlija mēnesī. Ja jūtat, ka enerģija plūst pāri un brīžiem sajūta, ka it kā būtu pieslēgts kāds enerģijas resurss, neredzams, un brīžiem tas liek justies tā, ka burtiski grūti savaldīt šo enerģiju, ka burtiski viss vibrē, viss pilns ar idejām, un ir grūtības pat nokoncentrēties, ko, kur, kā, kad. Tad svarīgi daudz nedomājot, vienkārši darīt. Pat ja šķiet, varbūt to nevajag, varbūt vajag izvēlēties kaut ko vienu, varbūt ir iespēja šādi kļūdīties. Vienkārši darīt. Ņemt visu pēc kārtas un darīt. Secīgi skatoties, kā kas saliekas, kā kas pavirzas, kas tīri vai loģiski vai ar prātu izdomājot vai pēc sajūtām ņemt un šoreiz bez satraukuma iziet uz kvantitāti, neiedzinoties varbūt pat tik daudz kvalitātē. Un skaidrojums ir pavisam vienkārši. Viss, ko jūs burtiski izliksiet ārā visumam, sociumam, pasaulēm, visa savu darbību, visa savu enerģiju ir kā pieteikums, kā pamats, kā ieguldījums, kā investīcija. Un šeit ir vieta kļūdām, šeit ir vieta apjomam, šeit ir vieta pārspīlējumam. Taču atzīmēsim vēlreiz tikai pie tā apstākļa, ja jūtat, kā enerģija to prasa no jums, tā, kas jums pāri plūst, vēlmes, idejas, burtiski tāda nepacietība, sajūta, kad ir noteikti kaut kas jādara. Noteikti kaut kam ir jānotiek. Noteikti šis ir nozīmīgs laiks. Jo, kā jau tika minēts, var būt atšķirības ļoti krasas. Vieniem no jums ir jāieguldās savā fiziskā ķermenī, atpūtai, mīlestībai pret sevi, atgūstot balansu savā ikdienā. Otriem tieši pretēji. Tāpat laikā noteikti būs kādi, kuri ir jau šo visu laiku spējuši atrast to vidusceļu, neutralitāti, balansu, sakārtojuši katru savu ikdienu,
vairāk vai mazāk tā, kā spēja veltīt laiku visam. Tad šeit principā izkristalizēsies jau tādi skaidri redzējumi, kādi 3 virzieni, maksimums 5, kā nu kuram minimums 2. Ideālā variantā 3 virzieni, kuros jums gribas, kuri sakārtojas un loģiski, un pat ar prātu šoreiz netik daudz emocionāli iedod apstiprinājumu sevī, izdomājot, saprotot, kā jā, šo varētu mēģināt, darīt, uzturēt, virzīt, attīstīt, mācīties, eksperimentēt, ieguldīt. Un jūlijas tad ir šis laiks, kas tieši tāpat nozīmēs, ka šīs te jomas būs tās, kuras būs kā pieteikums visumam. Attiecīgi turpmāk arī sagaidot atpakaļ reakciju. Kā tad atpazīt, vai tā ir tāda virzība, kustība, kur jums jādodās, vai tomēr ir šī te atpūta, rūpes par sevi, vai tas ir slinkums? Tad šeit jūs varat vienkārši sev notestēt, ja jums gribas palikt tādā mieriņā, paslēpties, lai jūs neaiztiek neviens, lai jums neko neprasa darīt, lai nav nekādas pārmaiņas. Taču jūs skatāties uz kādiem vai kādu vai citiem, vai jūtat, ka tomēr būtu labi pakustēties, būtu labi kaut drusciņu pavirzīties. Un gribas to, ko jūs redzat, kas iet jums garām, vai kas ir noteikti citu dzīvēs. Taču liekas, ka nav vērts, un liekas, ka neizdosies, un liekas, ka varbūt vēl jānogaida. Tad šī ir zīme, kad ir jādara. Vienkārši jādara. Apmēram tā kā iet pirmo reizi peldēt sezonā. Vienkārši jāiet ūdenī, daudz nedomājot. Vai arī kuram palīdz lēnām samitinoties, pierodot, tad to darīt. Taču iet, galvenais neapstāties, galvenais virsīties un iet un darīt to kaut kādiem maziem solīšiem, kaut vai tikai drusciņai. Taču turēt šo virzienu uz priekšu. Šis tad arī tas, kas ir svarīgi zināt un saklausīt, kas tad ko katru ir uzrunājis, un tam arī sakot.